Cukurs ir slikts, baltmaize ir slikta, kartupeļi ir slikti, šokolāde ir slikta, saldējums ir slikts, pica ir slikta, viss ir slikts. Nav nepieciešams atteikties no saviem mīļākajiem ēdieniem un nav nepieciešams pilnībā izslēgt nevienu produktu vai kādu konkrētu produktu grupu, lai varētu atbrīvoties no liekā svara, uzturēt sevi labā formā, izskatīties, justies un dzīvot labi. Es jūtu līdzi visiem tiem cilvēkiem, kuriem ir iestāstīts, iegalvots, ieprogrammēts, ka nedrīkst ēst to, šito, to, vēl to un to. Tas viss ir slikts, kaka, pē. Drīkst ēst tikai rīsus, plikus rīsus ar vārītu vistu un neko citu. Bet tas ir pilnīgs muļķības un nav neviens konkrēts produkts, kas cilvēkiem liek pieņemties svarā. Nav neviena konkrēta produktu grupa, kas liek cilvēkiem pieņemties svarā. Viss jautājums sākas un beidzas ap uzņemto un izlietoto kaloriju daudzumu. Ja tu ēdīsi tikai picu un uzņems mazāk kalorijas nekā tu ikdienā patērē, tavs svars kritīsies. Punkts. Āmen. Finito. Tur nav variantu diskusijām. Svars kritīsies. Ir pētījumi. Bija viens augstskolas profesors Amerikā, kurš, ja nemaldos, mēnesi ēda tikai tvinkijus jeb donatus. Un kā rezultātā viņš atbrīvojās no diezgan daudz kilogramiem liekā svara. Jautājums ir, vai šāds uzturs ir veselīgs? Nē, pilnīgi noteikti nē, arī pats profesors to atzina, bet tas bija tikai domāts kā pierādījums, lai uzskatāmi parādītu, ka atbrīvoties no liekā svara svarīgākais un vienīgais faktors, kas ir jāņem vērā, ir uzņemtās un izlietotās kilokalorijas. Jautājums ir, kas veido lielāko daļu tava uztura ikdienā. Ja tu uzņem dienā, teiksim, 90% no savām kilokalorijām no ēdienu, no fast food, no draņķiem, tava veselība visdrīzāk ar laiku pasliktināsies. Ja tu vienu dienu aiziesi all in un ēdīsi tikai snikeru visu dienu, ar tevi nekas slikti nenotiks. Ja tu to darīsi ilgtermiņā, diena no dienas, nedēļa no nedēļas, mēnesis no mēneša, tava veselība, pašsajūta, izskats pasliktināsies. Ja tu uzņems vairāk kalorijas nekā tu katru dienu nodedzini, tavs svars palielināsies. Bet tas nenozīmē, ka visi šie našķi, draņķi, fast food padara tevi resnu, liek izskatīties slikti, liek justies sūdīgi. Jautājums ir, kas veido tavu ikdienas uzturu lielāko daļu. Ja tu ēdi 80% veselīgu, labu uzturu un 20% nāk no kaut kā varbūt ne tik ļoti veselīga, tad ar tevi viss būs kārtībā. Ja tu mēģini atbrīvoties no liekā svara un tu uzņem mazāk enerģiju nekā tu ikdienā notērē, tad tavs svars kritīsies un viss būs kārtībā. Nav jāatsakās no kāda konkrēta ēdiena un noteikti nav jāatsakās no saviem mīļākajiem ēdieniem. Ja tev garšo kartupeļi ar sēņu mērci, tad kāpēc gan viņu ik pa laikam nenobaudīt? Tas tev palīdzēs saglabāt veselo saprātu, tas tev dos brīvības sajūtu, jo mēs cilvēki tiecamies pēc brīvības. Mums nepatīk, ka mēs esam ierobežoti. Mums nepatīk, ka mums nav iespēja aiziet tur, kur mēs gribam. Mums nepatīk, ka mums nav iespēja izdarīt to, ko mēs gribam. Tas pats attiecās arī uz uzturu. Mums nepatīk, ja mums nav iespēja, ja mums nedrīkst apēst to, ko mums gribās. Ja tev garšo šokolāde, tad iemācies viņu iekļaut savā ikdienas uzturā, sabalansējot visu savu dienas ēdienkarti atbilstoši. Ja tev garšo pica, tad ej un apēd to picu vienreiz nedēļā. Katru dienu jau to picu visdrīzāk negribās. Ja tev garšo, kas mums?
vēl ir tāds. Man garšo snikers. Es katru dienu apēdu snikeri jau kaut kāds pēdējās dažas nedēļas. Ja godīgi sapēt, 1 vai 2 snikers, tas ir kaut kāds 400 līdz 500 kilokalorijas, kuras uzņem no snikera, tad pārējās 1500 līdz 2000 kalorijas es uzņemu no veselīgiem, pilnvērtīgiem produktiem, kas apgādā man organismu ar visām nepieciešamajām uzturvielām, šķedrvielām, olbaltumvielām, labajām taukskābēm, vitamīniem un minerālvielām. Plāno savu uzturu atbilstoši, lai tu varētu atļauties kaut ko arī panešķoties. Šodien pirmoreiz dzīvē kofīšopā nolēmu nobaudīt siera kūkas brauniju. Nekad iepriekš neko citu kā kafiju kofīšopos pircis neesmu. Sasodīta labs. Wow!